Biznesa Network ir digitāla platforma, kas dod iespēju atrast jaunus biznesa partnerus, dibināt kontaktus un izteikt piedāvājumus, uzturēt CRM sistēmu. Biznesa Network darbojas no 2012. gada 2. novembra, un līdz šim tajā ir reģistrējušies jau gandrīz 7000 uzņēmumu un vairāk nekā 9000 to darbinieku. Projekta mērķa auditorija ir visi Svetbanka korporatīvie klienti, primāri mazie un vidējie uzņēmumi. Platforma paredzēta attīstīt Baltijas līmenī, dodot iespēju uzņēmumiem attīstīt biznesu arī Lietuvā un Igaunijā. Daudzi profesionāļi grib mainīties ar kontaktiem LinkedInā, un ienāca prātā, kāpēc neuztaisīt tādu tīklu, kas būtu drošāks kā, piemēram, Facebooks, kas būtu vairāk uz biznesu orientēts kā LinkedIns, un kas būtu ar tikpat plašām meklēšanas iespējām kā Googles. Un tad radās Biznesa Networks. Reāli tā ir platforma, kas ir maza CRM sistēma priekš uzņēmumu un tajā pašā laikā arī tāds sociālais tīkls. Tas, ka viņi būtu reģistrējušies, ir viens, bet katrs otrais pasaka ir noslēdzis vismaz vienu jaunu darījumu pie mums. Un tas, man liekas, ir tas, kādēļ vispār to bija vērts darīt. Kad cilvēks šeit ielogojoties, izdarot visas lietas, uztaisot savu vizītkarti, izsakot piedāvājumu, var atrast sev reāli jaunu klientu. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēma nodrošina vienotu un efektīvu zemesgrāmatas procesu, nomainot papīra formātu zemesgrāmatas dokumentus uz elektroniskiem dokumentiem un piedāvājot jaunus e-pakalpojumus. Līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu iedzīvotājiem un juridiskām personām ir pieejami pakalpojumi, kas līdz šim nebija iespējami un ko var izdarīt ātri, ērti un vienkārši elektroniskajā vidē. Agrāk no dokumentu iesniegšanas laika līdz zemesgrāmatas lēmumam pagāja pat mēnesis, bet šis laiks ir sarucis līdz vidēji 3 līdz 4 dienām. Es iesniedzu dokumentus, man pēc 3-5 dienām jau ir rezultāts, un man tādā veidā attīstās viss bizness, ir daudz ātrāk iespējams strādāt, un man vairs nekavējās uz kaut kādām birokrātiskām lietām. Ekonomējot cilvēku resursus, es domāju, ka ja mēs ieviešam pilnībā šo sistēmu jau arī likumdošanā, ja? Piemēram, par zemesgrāmatu nodaļu skaitu un ka visus dokumentus var iesniegt zemesgrāmatu elektroniski, tad mēs varam ieekonomēt arī vismaz 30% no cilvēku resursiem, kas ir ļoti nozīmīgi arī Latvijas valstī un mums visiem kā nodokļu maksātājiem. Daudzfunkcionālā personalizētā bezkontaktu e-karte tiek izmantota sabiedriskā transporta pakalpojuma un skolas pusdienu apmaksai, kā arī pašvaldību pabalstu saņemšanai par pakalpojumiem. Kartes galvenais uzdevums ir samazināt skaidrās naudas plūsmu, tādā veidā palielinot klientu apkalpošanas ātrumu un kontroli pār darījumiem. Kartē apvienotas bankas norēķina kartes un skolēnu vai iedzīvotāju apliecības funkcijas. Tās izsniegšana sākās 2012. gada augustā. Norēķinoties ar e-kartēm, SEB banka nodrošina efektīvu un caurspīdīgu pašvaldības pabalstu izmaksu par pakalpojumiem darījumu veikšanas brīdī. Jau apkopojot informāciju no Eiropas Savienības, tad izrādās no 27 valstīm, 20 valstīs bankas izsniedz šīs sīkmaksājuma kartes. Ar tām norēķinās ne tikai sabiedriskā transportā, bet visās tajās vietās, kur ļoti ātri jāapkalpo klienti. Gala rezultātā izveidojās pilnīgi jauns produkts, kurš nav nevienā pasaules valstī līdz šim. Arī dabīgi Jelgavā viņš ir pagaidām, var teikt, tādā pirmā gada testēšanas režīmā, jo, lai šis produkts būtu pilnvērtīgs, bankas kartē ir jāiziet Visa un Masterkartes certifikācija.